Ir apritējis gads, kopš kultūras un mākslas cienītājiem Valmierā ir iespēja savā īpašumā saņemt Valmieras kultūras karti un par izdevīgākām cenām apmeklēt dažādus kultūras pasākumus 7 kultūras iestādēs Valmierā un pilsētas apkārtnē. Līdz šim šo iespēju ir izmantojuši 166 interesanti. Mēs tā ar kaimiņiem kopā to kultūras karti gājām uz visādiem pasākumiem un tā. Kas ir tās priekšrocības, ko izjūtat? Mēs parasti apmeklējam teātrus un koncertus, izstādes un muzeju tā. Savukārt pirmā kultūras kartes īpašniece Pārsla Ukši atzīst, ka ir ļoti gandarīta par šādu iespēju, jo kultūras pasākums Valmierā apmeklē regulāri. Par cik es kultūru pat visu laiku apmeklēju, tad pirmais materiālis, iedomājas, man būs labāk. Un tagad priecājos, ja kaut kas tāds īpašāks tiek veidots. Ceturtdienas vakarā Valmieras kultūras kartes īpašnieki tika aicināti uz pirmo tikšanos Valmieras kultūras centrā, lai neoficiālā gaisotnē aprunātos ar Valmieras teātra aktieriem Regīnu Devītu un Ģirtu Rāviņu. Es ļoti priecājos, jo izrādās, ka tā ir pirmā tikšanās. Pēc gada kultūras kartes īpašniekiem man būs liels prieks redzēt tos cilvēkus, kas ir aktīvākie kultūras pasākumu apmeklētāji. Sanākušos visvairāk interesēja jautājumi par teātra mākslu, aktieru dzīvi un ikdienu. Protams, neizpalika arī jautājumi par abu aktieru dalību populārajā TV seriālā Ugunsgrēks. Mēs esam gatavi uz pilnīgi jebkādu pavērsienu, un tas būs interesanti, ja mēs mēģināsim lekt augstā ūdenī un skatīsimies, peldēsim. Pasākumu organizatori atzina, ka arī turpmāk ir plānoti dažādi sarīkojumi un tikšanās Valmieras kultūras kartes īpašniekiem. Jāatgādina, lai kļūtu par Valmieras kultūras kartes īpašnieku, ir jāapmeklē kāds pasākums 5 no 7 kultūras iestādēm, un iegādājoties biļeti jālūdz kasierim iespiest zīmodziņu Valmieras kultūras kartes brošūrā. Pēc tam šo brošūru var apmainīt pret kultūras karti Valmieras turisma informācijas centrā.